Minūtes tu klausies radio tev, mums ir prieks ar gavilēm sagaidīt šeit studijā Krisnā. Es jau nezinu, es jau nevarēšu parunāt šodien. Es tā skatos uz tām puķēm un vai mums kaut kas fonē. Tas nekas. Skatos uz tām puķēm, ko Kriss atnes un domāju, es visu laiku skatīšos uz viņām. Paldies tev liels, ļoti skaisti. Labrīt, nav Labrīt. par ko. Vienmēr laipni. Absolūti pieskaņoti skaņdarbam, kas drīz atskanēs arī radio tev Viļņos, jauns skaņdarbs no Krisnā, bet kad mēs visu to uzzināsim, to mēs uzzināsim, protams, šajā rītā un drīz vien, bet pirms tam mēs jaunu gadu esam sākuši ar jauniem izaicinājumiem arī katram vienam mūsu māksliniekam, viesim, kurš šeit ierodās radio tev studijā, un tāpēc tavs izaicinājums būs minūtes laikā atpazīt maksimāli daudz mūzikas. Tāpēc ir tev vajadzīgas austiņas, un ja kaut ko tu nezinās, tu noteikti var klikšķināt uz priekšu. Un tas nav tāpat vien, tu veidos lēnā garā arī radio tev, kas tev skan zvaigžņu rangu, kurā mēs piefiksēsim pagaidām, tajā ir tikai 2 mūziķi, jo gads ir sācies. Dzirnavnieki ar 7 punktiem un Katrīna Gupala ar 6, tā kā tev ir iespēja viņus pārsniegt. Austiņas skan, viss labi, dzirdēs mūziku tur. Es jau esmu nobijies, godīgi. Aiziet, 3, 2, 1, nebīsties! Un aiziet! Tas ir Bruno Mars. Pareizi. Nē, tā laika. Tā ir Kristīna Prauliņa. Pareizi. Tālāk. Tas ir Dons. Jā. Tu zini šito. Tas ir... Kas ir šīs? Tas ir mūzika. Jā. Tas bija Eltons Džons iepriekš? Nē. Kas šis ir? Tas ir... Stevie Wonders. Nē. Liksim nākamo. Aizpūr soundtrack. Jā, laiks ir beidzies. Nē, es kaut kā klasiku šorīt. Klausies, Eltons Džons bija Joe Cockers. Joe Cockers, jā. Klausies, tavā sarakstā... Bet kas bija priekš? Sweetest Thing, YouTube. Kur bija YouTube? YouTube bija Sweetest Thing, tas bija skaņdarbs, es tev viņu pēc brītiņa tev... Kur bija, Kristap, tu zini? Atskaņošu, uzlikšu... Tu man parādi. Nē. Kas bija tas priekšpēdējais? Kaut kāds, tie varētu būt 70 vai... Tas ir labs skaņdarbs, kur tu domā šo te, vai ne? Jā, tas ir... Alois Blacks, I Need a Dollar. Jā, labi, Elzbet, cik punkti? Viss kārtībā, 5 punkti. 5 punkti. Es iedomājos pēdējā vietā. Pēdējā vietā, 3. Bronza ir pagaidām tā. Zini, kas ir labāk, jo tu biežāk pie mums nāks, tu biežāk varēsi piedalīties šajā rangā, un, kas zina, varbūt gadu beigās tur izraus kaut kādu uzvaru, ja būs satrenējies. Es arī baigi nepārdzīvošu. Jo man šķiet, un mēs par to parunāsim pēc dziesmas, kaut kādas uzvaras tev gan jau ir priekšā vēl. Jā, es ceru. Par uzvarām lielām un mazām mēs noteikti vēl sarunu turpināsim. Arī, protams, par jauno skaņdarbu arī tu, radio klausītāji, vari komentēt tepat studijā Krisnā, vari teikt viņam savus vārdus, savus vēstījumus un tā tālāk. Visu to viņš saņems. Dāmas un kungi, Krisnā, Romance Isn't Dead. Romance Isn't Dead. Skaisti, izcili, ļoti labi. Tāds mans ātrais vērtējums. Man ļoti patīk, kā tu arī pavadošajā vēstulē stāst, ka tev reizēm pietrūkst tās ļoti īstās romantikas un romantizēt arī kaut kādas ikdienas lietas. Labi, tad pie teorijas praksē, kas varbūt ir tas, ko tu esi pēdējā laikā sev pieķers pie domas, ka tu labprāt to tā kā romantizē. Kas, varbūt, kas citiem šķiet kaut kāda ikdienišķa lieta, bet tu to sev savā ikdienā piekop tagad. Man šķiet, ka pirmkārt romantizēt ir nepieciešams idejas un kaut kādas savus mērķus savā ziņā, un tas ir savā ziņā ticēt kaut kādam lielākam, labākam rezultātam, bet es domāju, ka es romantizēju draudzības bieži vien, ka es ticu, ka tās būs mūžīgas un tās var tiešām
caur gadiem tikai augt un kļūt labākas. Es romantizēju arī droši vien savu muzikālo ceļu brīžiem, savu kaut kādu radošo darbību. Un man šķiet, ka bez tā diezgan pelēki sanāk ikdien, ja mēs to nedarītu. Un savā ziņā tā ir tāda ticība sev vai ticība tam, ka mēs varam kaut ko izdarīt, kaut ko foršu un padarīt, mazliet to ikdienu interesantāku. Es vispār domāju, ka Latvijas ir super romantisks. Es zinu, ka tev viss domās, ak, šausmas, no kurienes tu to te ķēri, ja? Bet padomā, visu šito ziemu pārdzīvot. kā vispār viņi ir jāromantizē. Šo tomēr tumšāku, augstāku laiku, kur arī apkārtējie cilvēki tomēr, kļūst nedaudz tādi sevi ierāvušies. Es domāju, ka tur noteikti kaut kam ir jābūt ar emocijām, ar dzirkstelīti, ar prieku, ar smaidu, lai mēs viens otru nedaudz paceltu, un tad ar to mēs tiekam atkal līdz pavasarim, līdz atkal jauns aplis. Jā, un labi, ka tev ir tādi arī notikumi priekšā, kurus droši vien tu arī iespējams savā galā romantizē. Viens ir šī supernovas dziesma, starp citu, ar kuru Kristus tur arī piedalīsies, bet pavisam drīz jau tūlīt šajā nedēļas nogalē arī zelta mikrofons. Tieši tā. Klausies, bija tāds notikums. Gribu to uzreiz atskaņot mūsu draugi Radio Skonto, kur aptaujāja vairākus mūziķus. Būs labākais pop albums. Jumbo and Joey. Tas ir Ozvols atbild. Tas ir latviešu? Es domāju, ka Krisno. Manējais, protams. Tieši tik vienkārši. Krisno. Nav vispār citu variantu. Instrumentāli sastādīs konkurences noteikti. Es saņemu šādu jautājumu, es neesmu par to iedomājies. Ko, Krisno, es dzirdēju garām ejot. Labi, Tu jau tur dzirdi, principā, tur. Viss atbildes principā ir Krisno. Vai šo visu dzirdot, tev pašam ir tāds sajūta, ka būs, vai tu pat nedomā tādās kategorijās? Zini kā, godīgi sakot, tas nav tāds mērķis vai viens no galvenajiem mērķiem, ko esmu uzstādījis sev. Bet, protams, zemapziņā jau gribās, lai atzīst tavu daļradi arī mūzikas eksperti un tie cilvēki, kas vērtē. Un šķiet, ka šogad ir izdevies, respektīvi pērnu jau ir izdevies izdarīt kaut ko ļoti foršu, kvalitatīvu. Un noteikti šis video arī kā ir bezmaksas reklāma radio. Paldies Radio Skonto arī kolēģiem. Un ir ļoti, ļoti, ļoti skaisti un patiesībā man ir pašam liels prieks kopā ar dombiedriem par šo izdarīto, un tad jau tās balvas noteikti ir tikai tāds ķirsīts uz kūkas. Tā ir ļoti pareiza, manuprāt, attieksme, ka tu nevis strādā priekš balvām, kas ir ļoti jauki un patīkami, bet ka tu izbaudīji un esi investējies procesā, un to tu izbaudi, un par to tu priecājies, un tur var redzēt to tiešām to oriģinālo tevi visās tavās izpausmēs. Tieši tā, es tev absolūti piekrītu, un jā, man šķiet, ka balvām vai konkursiem speciāli rakstīt vai pielāgot dziesmu ir mazliet atžgārni, jo, tomēr individualitāte ir tas vislabākais rīks, ar ko izcelties un būt oriģinālam. Vai tu uzstāsies sestdien? Sestdien es neuzstāšos. Sestdien es vērošu šo ceremoniju no skatītāja perspektīvas un cerams, ka arī uzkāpšu skatuves. Smalkākajā fraķī ieradīsies. Es jau šodien esmu ieradies smalkākajā, tā kā viss pulveris ir izšauts. Prieks tev vienmēr šeit satikt. Mums, kā Radio Tev, ir bijis liels prieks tevi atskaņot, varbūt, ja drīkst tā teikt, pat brīžos un vēl brīžos un laikos, kad varbūt visi uzreiz tā nemetās. Nesavilka kopā, kas tu esi, ja? Un mēs tā kaut kā jūtām, ka šis čalis izšaus un izšāva, un tiešām liels prieks par taviem panākumiem. Turēsim noteikti tīši arī par tevi sestdien, un super. Noteikti arī par visu tālāko, ko tu veido un ko tu dari. Sveiciens tavai komandai un gaidīsim atpakaļ. Paldies jums, vienmēr prieks viesoties. Paldies tev. Čau. Čau. Dzīves stila radio. Radio Tev.